Nu, mēs varētu sākt ar kaut ko tādu, kas atrodams gandrīz katrā pārtikas veikalā, uz katra stūra. Un visticamāk, tas ir neatņemama sastāvdaļa neskaitāmās virtuvēs visā pasaulē. Tas ir ļoti precīzi teikt. Šodienas analīze pievērsīsies tieši cilvēka uztur un ķermeņa bioloģijas noslēpumiem. Īpaši fokusējoties uz vienu no sabiedrībā visvairāk apspriestajiem un arī patērētiem produktiem – pienu un piena produktiem. Jā, un šīs izpētes mēģis noteikti nav dalīt pasauli. Pareizajā vai nepareizajā, tas drīzāk ir mēģinājums soli pa solim atšķetināt to, kā mūsu organisms rēģē uz noteiktām uzturvielām. Tieši tādā šūnu un bioķīmijas līmenī. Tieši tā, mēs pētīsim zinātniskos faktus un datus, kas daudziem varētu likt, pilnīgi citām acīm paskatīties uz saviem ikdienas paradumiem. Tas būs stāsts par to, kā atklāt jaunās kopsakarības veselībā. Bez jebkādas spriedzes radīšanas, bet gan iedvesmojot, izprast cilvēku bioloģiju daudz dziļāk un apzinātāk. Mēs, teiksim tā, virzīsimies cauri šai tēmai gluži kā tādā loģiskā prezentācijā. Tas, kas šajā visā ir patiesi aizraujoši, ir tā iespēja saprast ne tikai ārējos simptomus vai to, kā cilvēki ikdienā jūtas, bet pašu to fundamentālo mehānismu. Šodien mēs iedziļināsimies tajā, kāpēc organisms strādā tieši tā, kā tas strādā saskaroties ar konkrētām vielām. Un mēs virzīsimies cauri šai informācijai pakāpeniski, lai atklātu loģiskas cēloņu sakarības. Sāksim no tādas plašākas evolucionāras perspektīvas un lēnām pietuvosimies tam, kas notiek pavisam mikroskopiskā līmenī. Tas tiešām izklausās pēc lieliska plāna. Jo šī būs analīze, kas tiešām rosina kritisko domāšanu un ļauj katram pašam izdarīt savus secinājumus, balstoties uz to, kā funkcionē daba. Un, lai mēs varētu pilnībā izprast šo tēmu, ir jāsāk ar pašu pamatu. Tur uzreiz parādās viens grandios evolūcijas un bioloģijas paradoks. Jā, tas vienmēr piesaista uzmanību. Kad pirmo reizi iedziļinās šajos datos, tas sākumā liek nedaudz pasmaidīt par dabas un cilvēku attiecībām. Bet vienlaikus tas ir ārkārtīgi dziļš fakts. Proti, cilvēks ir vienīgā bioloģiskā suga uz planētas Zeme, kas dzer citas sugas pienu. Tieši tā, vienīgā. Un tas nav viss. Cilvēks ir vienīgā suga, kas turpina patērēt šo šķidrumu arī pēc tam, kad ir beidzies dabiskais zīdīšanas periods. Neviens cits zīdītājs dabā, pieaugušā vecumā, nemeklē citu dzīvnieku, lai iegūtu tā pienu. Tas ir ārkārtīgi spēcīgs novērojums, jo tas uzreiz liek aizdomāties par bioloģisko pielāgošanos. Katras sugas piens dabā ir bioķīmiski unikāli strukturēts tieši šīs konkrētās sugas mazuļu vajadzībām. Piena sastāvs ir kā perfekti izstrādāta formula. Tātad tur nav nekādas sakritības? Absolūti nē. Piemēram, govs piens ir radīts teliņam. Tas ir dzīvnieks, kuram salīdzinoši īsā laikā ir masīvi jāpalielina savas ķermeņa svars, jāaudzē spēcīgi kauli un muskuļi, bet kuras smadziņu attīstība tajā brīdī nav primārais fokus. Jā. Savukārt cilvēka mātes piens ir veidots pilnīgi atšķirīgi. Tas ir salīdzinoši liesāks, bet ārkārtīgi bagāts ar specifiskām taukskābēm un uzturvielām, kas ir kritiski svarīgas tieši smadzeņu, straujai un komplicētai attīstībai, tieši pirmajos dzīves gados. Tātad būtībā mēs runājām par divām pilnīgi atšķirīgām bioloģiskajām programmām. Viena ir vērsta uz ātru fiziskās masas pieaugumu, bet otra uz neiroloģisko attīstību. Tieši tā, un analizējot šo faktu rodas pavisam loģisks apsvērums, vai cilvēka ķermenis evolūcijas gaitā vispār ir dabiski pielāgots šāda cita sugas produkta pārstrādēji, it īpaši jau pieaugušā vecumā. Tas ir labs jautājums. Tur parādās fundamentāli nesakritības starp to, ko daba ir perfekti noregulējusi agrīnam attīstības posmam, un to, ko cilvēka kultūras ieradumi ir izveidojuši par normu pieaugušo uzturā. Un te mēs loģiski nonākam pie jautājuma par to, kā ķermenis uz šo nesakritību rēģē. Jo, ja reiz evolūcija to nav primāri paredzējusi, ķermenim noteikti ir jāsniedz kaut kādi signāli. Zinātniskajos apskatos bieži izskan satriecoša statistika. Aptuveni 70% pasaules iedzīvotāji saskaras ar piena nepanesamību. Jā, 70%. Tas ir milzīgs īpatsvars. Tas nozīmē, ka lielākai daļai planētas iedzīvotāju šī produktu pārstrāde sagādā fiziskas grūtības. Tas ir skaitlis, kas tiešām liek apstāties un padomāt. Tas tiešām maina perspektīvu. Ja lielākā daļa cilvēces nespēja šo produktu dabiski sagremot, tad zinātnieki un ārsti sāk uzdot jautājumu, vai to vispār var saukt par kaut kādu traucējumu vai slimību. Aha, tātad tas varbūt ir pilnīgi normāli. Tieši tā.
Varbūt tā ir pilnīgi normāla bioloģiska standarta situācija. Zīdītāriem dabiski pēc zīdīšanas perioda beigām organismā vienkārši samazinās vai pilnībā apstājas fermenta laktāzes ražošana. Laktāze ir tas instruments, kas palīdz sadalīt piena cukuru. Tā kā dabā pieaugušam individam piens vairs nav paredzēts, ķermenis vienkārši pārtrauc tērēt enerģiju šī fermenta ražošanai. Nu jā, tātad ķermenis vienkārši dara savu darbu, tas izslēdz funkciju, kurai bioloģiski vairs nevajadzētu būt nepieciešamai, bet tajā pašā laikā var pamanīt, ka daudzi cilvēki ikdienā sadzīvo ar diskomfortu, vēdra uzpūšanos, gremošanas traucējumiem, un bieži vien to pat uztver kā kaut ko pilnīgi normālu, kā tādu neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Pilnīgi precīzi. Un te iezīmējas ļoti interesants, pat tāds gandrīz filozofisks aspekts. Mūsdienu uzturzinātnē un medicīnā ļoti bieži tiek piedāvāt risinājumi, lai šo bioloģisko faktu apietu. Jā, tieši tā. Ir pieejamas laktāzes fermentu tabletes, ko cilvēks var iedzert pirms maltītes, lai palīdzētu ķermenim tā kā mākslīgi pārstrādāt to, ko tas pats nespēja. Bet te izkristalizējas dziļāks jautājums par mūsu attiecībām ar pašu ķermeni. Vai mēģinājums ar mākslīgiem līdzekļiem piespiest organismu pieņemt vielu, ko tas dabiski atgrūž, patiešām ir ilgtermiņa veselības atslēga? Tas tiešām rosina pārdomas. Iespējams, tie pastāvīgie gremošanas traucējumi nav viss problēma, kas tagad būtu jānomāc ar tabletēm, bet gan skaidra un gaiša ķermeņa valoda, kas vienkārši saka, šis produkts manam mehānismam neder. Ir vērts aizdomāties par to, ko nozīmētu vienkārši ieklausīties šajos dabiskajos signālos. Bet, ja jau organisms tik konsekventi un skaidri protestē, kāpēc šie produkti, un it īpaši siers, cilvēkiem tik ļoti garšo? Tas ir jautājums, kas pilnīgi noteikti uzreiz nāk prātā. O jā, siera jautājums. Mēs visi zinām tos jokus, ka atteikties no siera ir grūtāk nekā no jebkā cita. Cilvēki, kuri mēģina mainīt savu uzturu, bieži saka, es varu atteikties no gaļas, no saldumiem, bet tikai ne no siera. Izrādās, aiz šīs apbrīnojamās mīlestības pret sieru nestāv tikai gribaspēka trūkums vai kaut kāda izcila kulinārā garša. Tur apakšā ir reāla, nopietna zinātne. Tā ir bioloģija un biohīmija. Jā, te patieši nav nekādas mistikas, tā ir tīra neiroloģija. Un tas ir viens no aizraujošākajiem mehānismiem, ko pētnieki ir atklājuši. Galveno lomu šeit spēlē kazeīns. Tā ir galvenā piena olbaltumviela. Kad cilvēks apēd sieru, kas būtībā ir ļoti, ļoti koncentrēts kazeīns, tas nonāk gremošanas sistēmā un sāk noārdīties. Šī gremošanas procesa rezultātā veidojas specifiski olbaltumvielu fragmenti. Tie ir savienojumi, ko zinātnē sauc par kazomorfīniem. Pagaidi, tad pats vārds kazomorfīni burtiski ietver norādi uz morfīnu. Tas nav tikai kaut kāds metaforisks apzīmējums žurnālu virsrakstiem? Nē, tas nav žurnālistu izdomājums, tas ir tieši norādīts zinātniskajā literatūrā. Kad šie kazomorfīni absorbējas un rasinsrīti nonāk smadzenēs, tie spēj šķērsot hematoencefālisko barjeru un piesaistīties pie tiem pašiem receptoriem, pie kuriem piesaistās opiādi. Tas ir neticami. Protams, efekts nav tik dramatisks kā spēcīgiem medikamentiem vai narkotikām, bet tas rada reālu, nomierinošu, vieglas eiforijas sajūtu. Šī eiforija un atgalvojuma sajūta smadzenēs tad arī rada to stipro psiholoģisko piesaisti. Bet kāpēc vispār dabā kaut kas tāds būtu vajadzīgs? Izklausās diezgan manipulatīvi no dabas puses, godīgi sakot. Evolucionāri tas ir ģeniāls dabas izgudrojums. Ja padomājam par zīgaini vai teliņu, šie kazomorfīni nodrošina to, ka mazulis gribēs atgriezties pie mātes, ka viņš būs mierīgs un jutīsies labi zīgīšanas laikā. Tas veicina izdzīvošanu un spēcīgu saikni. Nu jā, tādā kontekstā tas ir ļoti loģiski. Tieši tā. Problēma rodas tad, kad mēs šo mehānismu pārnesam uz pieaugušu cilvēku uzturu, turklāt vēl izmantojot tādus ārkārtīgi koncentrētus produktus kā siers, kur kazeīna līmenis ir vienkārši milzīgs. Smadzenes saņem šo opiātiem līdzīgo atgalvojumu, un tieksme pēc produkta tiek nepārtraukti uzturēta. Pētnieki norāda, ka tieši šī bioķīmiskā cikla dēļ cilvēkiem ir tik ārkārtīgi grūti šo produktu izslēgt no savas ēdienkartes. Vienīgais reālais veids, kā šo mākslīgās eiforijas loku pāraut, ir pilnīga atteikšanās uz noteiktu laiku, ļaujot smadzeņu receptoriem atjaunot savu dabisko jutību un, teiksim tā, atbrīvoties no šīs bioķīmiskās atkarības.
Tātad sanāk, mēs regulāri baudām šo vieglo smadzeņu eiforiju, bet vienlaikus ignorējam vēdera uzpūšanos un citus ķermeņa signālus. Tas viss jau dzīmē diezgan tādu pretrunīgu ainu, bet tagad mēs nonākam pie jautājuma, kas burtiski lauž gadu desmitiem ilgus stereotipus. To tiešām varētu saukt par lielo kalcija paradoksu. Sabiedrībā ir dziļi iesakņojies uzskats, ka piena produkti ir vienāds ar stipriem kauliem. Tas ir mācīts skolās, to mēs regulāri redzam reklāmās. Jā, tas ir kļuvis par tādu kā aksiomu. Tieši tā. Bet statistika atklāja kaut ko pilnīgi pretēju. Globālie dati rāda, ka valstīs, kurās ir visaugstākais piena un tā produktu patēriņš, piemēram, Ziemeļeiropas valstīs vai Ziemeļamerikā, ir arī visaugstākie osteoporozes un kaulu lūzuma rādītāji. Kad es šo uzzināju, tas šķita pilnīgi neticami. Kā tas vispār ir iespējams, ja mēs taču visu laiku dodam ķermenim kalciju? Tas patiešām sākotnēji šķiet kā absolūts paradoks. Bet, kad mēs paskatāmies uz organisma bioķīmiju, tas kļūst pilnīgi kristāli skaidrs. Zinātnieki to skaidro ar mehānismu, ko sauc par metabolisko acidozi. Metabolisko acidozi? Jā, dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas, kas lielā koncentrācijā ir šajos produktos, kā arī augstais nātrija daudzums, satur daudz sēru saturošo aminoskābju. Kad gremošanas sistēma tās pārstrādā, tās organismā veido skāgu atlikumu un tādējādi padara asinsvidi skābāku. Un asinim noteikti nepatīk būt skābām, vai ne? Pilnīgi noteikti ne. Cilvēka asins pH līmenim ir jābūt ļoti, ļoti stingrās robežās, nedaudz sārmainām, ap 7,35 līdz 7,45. Tas patiesībā ir izdzīvošanas jautājums, ja šis līmenis kaut nedaudz kritas un kļūst skābāks, tas ķermenim ir milzīgs trauksmes signāls un ārkārtas stāvoklis. Lai šo skābumu nekavējoties neutralizētu, ķermenim ir vajadzīgas sārmainas minerālvielas, kas kalpotu kā buferis. Un te mēs uzdodam jautājumu, kur organismā glabājas vislielākās sārmaino minerālu, īpaši kalcija un fosfora, rezerves. Mūsu pašu kaulos. Precīzi, kauli burtiski kalpo kā organisma minerāla banka. Krīzes situācijā ķermenis izņem šo kalciju no kauliem un ielaiž asinsritē, lai dzēstu to ugunsgrēku un atjaunotu dzīvībai svarīgo pH līdzsvaru. Asins skābums tiek neutralizēts, organisms ir izglābts, bet šis izmantotais kalcijs vairs neatgriežas atpakaļ kaulu struktūrā, tas vienkārši tiek filtrēts caur nierēm un izvadīts ārā ar urīnu. Pagaidi, ļauj man šo apkopot, jo tas ir fundamentāli svarīgi šīs tēmas izpratnē. Mēs apēdam, teiksim, sīra gabalu ar domu, ka uzņemam kalciju saviem kauliem. Bet, tā kā šis produkts kopumā padara ķermeņa vidi skābu, organisms ir spiests upurēt savas paša kaulu rezerves, lai izdzīvotu. Rezultātā mēs ar urīnu zaudējam vairāk kalcija, nekā reāli no šī produkta spējam asimilēt. Tāda ir šī bioķīmiskā realitāte, ko apliecina pētījumi par metabolisko acidozi. Ilgtermiņā, gadu no gada, pastāvīgi tērējot šīs rezerves, lai kompensētu skābo uzturu, kaula blīvums samazinās. Tas lieliski izskaidro to dīvaino statistiku, kāpēc nācijās ar milzīgu patēriņu ir tik augsti lūzumu rādītāji, ķermenis tiek burtiski iztukšots no iekšpuses, mēģinot saglabāt līdzsvaru asinīs. Tas tiešām ir viens milzīgs atklājums, kas viss apgriež kājām gaisā. Bet šī analīze iet vēl tālāk. Un te mēs pievēršamies ne tikai dabiskajai bioķīmijai, bet arī mūsdienu realitātei, tam, kā šie produkti vispār nonāk līdz mūsu galdam. Jo nevaram ignorēt faktu, ka industriālā ražošana ir milzīgi mainījusies. Jā, lauksaimniecība šodien un pirms 100 gadiem ir divas dažādas pasaules. Tieši tā. Mūsdienās piena produkti bieži nāk komplektā ar veselu sarakstu neredzamu elementu, par kuriem uz iepakojuma, protams, neraksta. Tie lopbarības audzēšanā izmantotie pesticīdi, antibiotikas, kas masveidā tiek lietotas lielfermās, lai novērstu infekcijas, un pat hormoni, kuru mērķis ir nedabiski pagarināt un palielināt izslaukuma periodus. Pat produktos, kas dēvēti par bioloģiskiem, pastāv vīdes piesārņojuma riski, piemēram, to pašu smago metālu klātbūtni. Un tas ir būtisks aspekts, tas ir papildu ķīmiskās slodzes, ar kurām mūsu aknām un imūnsistēmai ir nepārtraukti jācīnās. Bet pat, ja mēs abstrahējamies no modernās lauksaimniecības problēmām un skatāmies uz pašu produktu pilnīgi tīrā veidā, bažas rada tā dabiskais sastāvs saistībā ar hroniskām slimībām.
Tie ir augsti piesātināto tauku un holesterīna rādītāji, kas cieši saistīti ar asinsvadu sieniņu bojājumiem, aterosklerozi un sirdslimībām. Tomēr pats nozīmīgākais atklājums veselības jomā atkal mūs atgriež pie kazeīna. Pasaules līmeņa pētnieks dr. T. Kolins Kembels savā gadu desmitiem ilgajā zinātniskajā karjerā veica padziļināts laboratorijas pētījums par uztura saistību ar vēža attīstību. Šis pētījums noteikti ir jāizrunā detalizētāk. Kā tieši tas notika un kas tika atklāts? Jo vārds kancerogēns ir pārāk spēcīgs, lai to vienkārši pieminētu garām ejot. Kembela pētījumi laboratorijas dzīvniekiem, kuri bija pakļauti kancerogēnu ietekmei, atklāja kaut ko fenomenālu. Viņi pētīja, kā dažādi olbaltumvielu līmeņi uzturā ietekmē vēža šūnu augšanu. Kad dzīvniekiem barībā tika nodrošināts liels kazeīna daudzums, aptuveni 20% no uztura, kas, starp citu, atbilst rietumu pasaules cilvēka vidējam patēriņam, vēža šūnas strauji auga un vairojās. Un kas notika pēc tam? Pats pārsteidzošākais notika, kad šo kazeīna daudzumu samazināja līdz 5%. Vēža šūnu augšana burtiski apstājās. Zinātnieki pamanīja, ka viņi spēj burtiski ieslēgt vai izslēgt vēža attīstību laboratorijas apstākļos, vienkārši mainot šīs vienas konkrētās piena olbaltumvielas daudzumu barībā. Kad kazeīna devu atkal palielināja, slimības process atkal aktivizējās. Iedomājies, viņa atklāja mehānismu, kas ļauj ar uztura palīdzību, kā ar slēdzi, regulēt tik nopietnus slimības procesus. Tas pierāda, ka barība nav tikai tukšas kalorijas. Tā ir reāla fiziska informācija mūsu šūnām. Tas liek pilnīgi citādi paraudzīties uz to, ko mēs ikdienā izvēlamies likt uz sava šķīvļa. Precīzi. Tas pierāda, cik tieša, nepārprotama un fiziski mērāma ir konkrētu vielu ietekme uz mūsu organisma pamatprocesiem. Šādi atklājumi ļoti skaidri norāda uz nepieciešamību pārvērtēt paša produkta ietekmi uz ilgtermiņa veselību, neraugoties uz tā lielo lomu kultūrā un tradīcijās. Pēc visa šī pārrunātā tagad varētu justies mazuļ iedzīt stūrī. Ja evolūcija ir pret, ķermenis signalizē par nepanesamību, biohīmija veido atkarību un zog mūsu kaulu kalciju, bet vēl klīniskie pētījumi norāda uz hronisku slimību riskiem. Nu, kur tad te paliek izeja? Neviens jau negrib dzīvot bailēs vai pastāvīgā uztraukumā par saviem kauliem un veselību. Un te mēs nonākam pie ļoti iedvesmojoša pavērsiena. Jā, te sāks tā pozitīvā daļa. Tieši tā. Ja dabas uzbūve norāda, ka dzīvnieku valsts kalcija avoti var radīt tik daudz blakus efektu, tad kur meklēt alternatīvas, kas šos riskus nesatur? Labā ziņa ir tāda, ka dabasdārs ir pilns ar lieliskiem risinājumiem. Augu valsts bāzēti kalcija avoti izceļas ar vienu ārkārtīgi fundamentālu priekšrocību, proti to pārstrāde organismā nerada to metabolisko acidozi, par ko mēs iepriekš runājām. Gluži pretēji tie ir sārmaini jeb alkalizējoši. Un ko tas nozīmētu tādā praktiskā ikdienas līmenī? Tas nozīmē, ka tad, kad mēs apēdam ar kalciju bagātus augus, tie palīdz uzturēt asins pH līdzsvaru drošā līmenī, tāpēc ķermenim nav jāsāk zakt kalciju no kauliem. Un pats augā esošais kalcijs spēj droši asimilēties un palīdzēt kaulu struktūrai. Būtībā mēs piepildām savu kalcija banku, nevis iztukšojam to. Tas skan lieliski. Kas tieši ir šie ikdienas dabas supervaroņi, kurus mēs varam viegli iekļaut savā ēdienkartē? Saraksts ir patiešām plašs un turklāt garšīgs. Pašā augšgalā noteikti ir tumši zaļie lapu dārzeņi, brokoļi, lapu kāposti, spināti. Kaut arī no spinātiem absorpcija var būt nedaudz vājāka oksalātu dēļ, tie joprojām ir vērtīgi. Tad, protams, ārkārtīgi spēcīgs avots ir sezama sēklas un tahīnī pasta, ko var lieliski izmantot mērcēs. Tāpat arī ar kalciju bagātināts tofu, mandeles un mūsdienās tik plaši pieejamie augu dzērieni. Jā, tos var atrast gandrīz visur – auzu, sojas vai mandeļu dzērieni. Jā, tie bieži tiek bagātināti ar augstas kvalitātes kalciju. Iekļaujot šos produktus ikdienā, mēs dodam ķermenim tieši to, kas tam nepieciešams – minerālvielas, vitamīnus, šķiedruvielas, bet pilnīgi bez tām iekaisuma veicinošajiem olbaltumvielām un hormoniem. Tas skan daudzsološi un ļoti vienkārši. Taču pārtika, lai cik veselīga tā arī būtu, ir tikai daļa no šī stāsta. Ir vēl divi ļoti svarīgi puzles gabaliņi kaulu stiprumam, kas pētījumos tiek īpaši izcelti, un pats labākais tie mums visiem ir pieejami pilnīgi bez maksas. Pirmais no tiem ir fiziskā kustība. Skaidrs ir viens, ja mēs gribam uzbūvēt māju, nepietiek tikai savest būvmateriālus, ir vajadzīgs arī darbs, lai to saliktu kopā.
Tāpat ir arī ar kalciju un kauliem. Pilnīgi taisnība. Mūsu skeleta sistēma ir dzīves dinamisks audu veidojums, kas nepārtraukti atjaunojas un reaģē uz pieprasījumu. Lai kauls saprastu, ka tam ir jākļūst blīvākam un spēcīgākam, tam ir jāsaņem mehānisks skairinājums. Tas nozīmē regulāru fizisko slodzi, īpaši tādu, kurā mūsu ķermenis strādā pret gravitāciju. Tātad ne tikai peldēšana vai riteņbraukšana. Tieši tā, ir vajadzīgs svars un pretestība. Tā var būt mērena, bet regulāra staigāšana, viegls skrējiens, kāpšana pa kāpnēm vai spēka treniņi ar pretestību. Šī slodze dod signālu kaulu šūņām inkorporēt tajās atvesto kalciju. Cilvēks var apēst pašu ideālāko uzturu pasaulē, bet ilgstoši sēžot dīvānā, kauli vienkārši nesaņems vajadzīgo signālu saglabāt savu blīvumu. Un tas mūs noveda pie otrā izšķirošā elementa. Mums var būt materiāli, tas ir kalcijs, un darbs jeb kustība, bet ir vajadzīga arī atslēga. Atslēga, kas atslēdz durvis šiem procesiem, lai kalcijs no gremošanas sistēmas vispār nonāktu asinīs, un tas ir slavenais D vitamīns. D vitamīns ir absolūti kritisks. Bez adekvāta D vitamīna līmeņa mūsu zarnu trakts fiziski nespēja uzsūkt uzņemto kalciju, vienalga vai tas nāktu no brokoļiem, sezama sēklām vai uztura bagātinātājiem. Problēma ir tāda, ka globālie dati ir diezgan satraucoši. Tiek lēsts, ka no 70 līdz pat 97% cilvēku saskaras ar D vitamīna nepietiekamību. Oho, tas ir gandrīz ik viens. Jā, un tas ir skaidrojams ar to, ka mēs pārāk daudz laika pavadām telpās un dzīvojam platuma grādos, kur saules gaisma noteiktos gada laikos ir vienkārši limitēta. Dabiskākais risinājums, protams, ir droša un regulāra uzturēšanās saulē, ļaujot ādai šo hormonu sintezēt pašai. Bet reālajā dzīvē bieži ar to viena nepietiek. Tādēļ ārsti stingri iesaka regulāri pārbaudīt D vitamīna līmeni asins analīzēs un, ja nepieciešams, uzturēt to ar kvalitatīviem uztura bagātinātājiem. Tā ir ļoti liela daļa no kaulu veselības pamatakmens. Nu ko, lūk arī mūsu šodienas analīzes kopainas savilkums. Tas tiešām bija pamatīgs ceļojums pa cilvēka bioloģiju. Mēs sākām no brīža, kad sapratām, ka dzert citas sugas pienu, turklāt vēl pieaugušā vecumā, bioloģiski nav gluži tas pats loģiskākais risinājums dabā. Mēs izpratām, kā gremošanas traucējumi un slavenā nepanesamība bieži vien nav viss slimība, bet gan ķermeļa dabiskais, veselīgais mehānisms. Tālāk mēs redzējām, kā kazomorfīni, kā tādi mazi triksteri, apmāna mūsu smadzenes, radot atkarību un to lielo mīlestību pret sieru. Un pats svarīgākais, mēs izgaismojām limā kalcija paradoksu un metabolisko acidozi. Saprotot, ka produkti, ko lietojam kaulu stiprināšanai, to skābās vides dēļ var radīt tieši pretēju efektu, liekot ķermenim tērēt savas iekšējās rezerves. Taču mēs redzējām arī to, ka daba ir pilna ar sārmainām, drošām alternatīvām, kurām pievienojot kustību un saules gaismu, mēs varam nodrošināt stiprus pamatus savai veselībai, vienlaikus izvairoties no smagiem hronisku slimību riskiem. Cilvēki bieži jautā, labi, bet kāpēc vispār tas viss būtu jāzina, ja es vienkārši gribu mierīgi paēst? Un atbilde ir pavisam vienkārša. Izpratne par to, kā šie mehānismi strādā, atgriež mums varu. Zināšanas par to, kā funkcionē bioloģija un neiroķīmija, ļauj izdarīt apzinātas izvēles, nevis iet pavadā tradīcijām vai mārketinga saukļiem. Tas dod iespēju ieklausīties savā ķermenī un reāli atbalstīt tā spēju atjaunoties un būt veselam. Un raugoties uz šīm kopsakarībām, ir vērts aizdomāties par vēl vienu provokatīvu jautājumu, kas paver ceļu daudz plašākai domāšanai. Ja jau mēs šajā apskatā tik skaidri redzējām, kā vienas konkrētas olbaltumvielas kazeīna bioķīmiskā ietekme spēja tik radikāli mainīt gan mūsu smadzeņu receptoru darbību un neiroloģisko piesaisti, gan asins pH līmeni un pat šūnu patoloģisko attīstību, rodas dabisks jautājums, kādas vēl uzturvielas un produkti, kas gadsimtiem ir bijuši neatņemama sabiedrības normu un kultūras tradīciju sastāvdaļa, šobrīd klusā mums pašiem nemanot pārprogrammē mūsu organisma ķīmiju.
Tas noteikti ir brīnišķīgs un neizsmeļams lauks turpmākiem atklājumiem par cilvēka ķermeni. Lieliska doma, ko paņemt līdzi un gremot prātā. Izpratne aug tikai tur, kur mēs nebaidāmies uzdot jautājumus. Paldies, ka pavadījāt šo laiku kopā ar mums šajā izzinošajā sarunā. Galvenais novēlējums ir skaidrs. Kustēsimies, meklēsim saules gaismu, ieklausīsimies, ko saka mūsu ķermenis, un vienmēr saglabāsim atvērtu un izzinošu prātu par pasauli un paši sevi. Līdz nākamajai reizei!